Šo video es filmēju ar domu, lai jūs, topošās mammas, varat mācīties no manām kļūdām, kas nozīmē, ka šobrīd, kad es esmu otrā bērniņa gaidībās, paskatoties atpakaļ uz savu pirmo grūtniecību, sākot analizēt, ko es darīju, ko es nedarīju, tad es vēlos šajā video apkopot tās lietas, ko šoreiz es daru savādāk. Tām mamām, kas skatās šo video kā pirmo video, kas nav redzējušas man dzemdību stāstu, tad īsumā par pirmo grūtniecību īsti labi tā nebija sagatavojusies, jo vienīgais, ko es darīju, tie bija grūtnieču sagatavošanās kursi. Tās bija 4 nodarbības. Par svarīgiem punktiem, kad sākās dzemdības, kā tās atšķirt, kad bērniņš piedzimst, kāds ir handlings. Principā, tagad atskatoties, tie kursi tajā brīdī man daudz ko nedeva, jo tu jau aiziet tā kā balta lapa, tev nav vispār nekāda pieredze, tu noklausies, liekas, ok, es visu saprotu, bet realitātē, kad tev tas bērniņš piedzimst, tu saproti, ka tu neko nesaproti. Un ka tev tikai tad varbūt tie kursi noderētu. Tas pa lielam arī bija viss, jo man likās, dzemdības, kas tad tur tāds ir? Man godīgi sakot nebija baila. Vēl savam mieram mēs noslēdzām līgumu ar vecmāti. Un tad man tā arī likās, man būs dzemdībās vecmāte, viņa man tur parādīs, kā tur elpot, kaut kādas atsāpinošās metodas, tad jau mēs uz vietas ar visu tiksim galā. Bet realitātē šobrīd, esot otrā bērniņa gaidībās, godīgi teikšu, es ļoti baidos. Tāpēc šoreiz es gribu būt gatava un šajā video izcelt tiešām tās lietas, pie kurām būtu jāpiedomā. Tas ir sports, tās ir sportiskās aktivitātes, jo, kā izrādās, kad dzemdības tiek pielīdzinātas maratonam, tā kā ja jūs knapi varat noskriet 5 kilometrus, tad iedomājieties, ka dzemdības ir kaut kas tiešām grūts. Jā, jo, ja jūs esat tādi paši slinkie tipi kā es, tad tiešām iesaku vai nu apmeklēt speciālās grūtnieču vingrošanas, vai nu sēdēt pie YouTube, jo ir tiešām ļoti plašs klāsts ar visādiem video. Tas, ko es daru, es eju konkrēti uz ūdens aerobiku. Tad nākamais tā ir tomēr elpošana, un tā ir arī iemācīšanās sevi atslābināt. Jo tad, kad tev būs kontrakcijas, arī ja tev ir ļoti liela izturība pret sāpēm, kas manā gadījumā tā arī ir, tu nedrīksti sažmiegties un izturēt to sāpi, bet tev ir jābūt tieši pretēji, tev ir jāmāk atslābināties ar domu, ka tev tā kontrakcija, tev to bērniņu bīda. Bet tas, kas notika manā variantā pirmajās dzemdībās, man sāp, tad es, protams, riktīgi sasprindzinos, un tas nav, to nedrīkst darīt. Tāpēc arī ir jāatrod veids, vai iet uz jogu, vai kačā telefona aplikācijas, kas ar tevim strādā un māca tev relaksēties, māca varbūt ne meditēt, bet vienkārši iemācīties būt tikai ar sevīm, nedomāt ne par ko citu apkārt un mācīties elpot. Ko vajag ņemt vērā mēnesi pirms noliktā datuma, ir jāiet laicīgi gulēt, ne vēlāk kā 10:00 vakarā, un jāmēģina, ja ir iespējams pa dienu arī pagulēt diendusa. Ja galīgi nenāk miegs, tad atlaisties gultā, kaut vai paskatīties vienkārši sienā, bet neko reāli nedarīt. Vienkārši atpūsties. Jo mana kļūda bija, ka pirms dzemdībām es biju pārnākusi ļoti vēlu mājās, aizgājusi gulēt ap 3 naktī un jau 5 man nogāja ūdeņi. Un, protams, es gulējis nebiju un plus vēl tam visam, ka man nav laba fiziskā forma, bija ļoti smagi. Vēl svarīga lieta, ko mēs mainīsim, ģimenes ārstu. Pediatru mums Pāvlam ir mans ģimenes dakteris. Kad es biju gaidībās ar Pāvlu, es meklēju tos valsts pediatrus, apmaksātos pediatrus, ģimenes dakteris, kas konkrēti specializējās
uz maziem bērniņiem neviens brīvs, labs dakteris nebija pieejams. Un tad es izdomāju, man ir ļoti labs kontakts ar manu ģimenes dakteri. Es viņai varu zvanīt kurā dienas laikā. Ja jau viņi pieņem bērnus, paldies Dievam, mums nav bijuši nekādi veselības sarežģījumi Paulam. Bet šoreiz es esmu nolēmusi, ka arī otru bērniņu mēs oficiāli pierakstīsim pie tā paša ģimenes daktera, bet tās visas lielās nozīmīgās vizītes mēs tomēr iesim pie laba maksas pediatra. Un kāpēc tā doma ir, ka mums ir tā kā mans ģimenes dakteris un nevis uzreiz, ja mēs ejam pie tā maksas pediatra, ja tev arī vajag kādu ārsta zīmi nosūtījumu vai, piemēram, vakcīnas, tas tad pie ģimenes daktera ir izdarāms bez maksas. Turpretīm, ja tu ej pie maksas pediatra, tad tie ir vismaz 40 eiro. Tā kā tur ir tā atšķirība. Jā, tas tad tādos lielos vilcienos būtu viss. Mācieties no manām kļūdām, un lai jums ir mierīgs šis gaidīšanas laiks. Tiekamies nākamajā video. Tā!